divi Liepājas talismani. Reāns Magona pārķer bumbu, šķiet būs pirmais grozs ar liepājniekiem. Ingus Jakovičs gribēja bumbu ietiek grozā no augstu, bet beigās vienkārši enerģisks gājiens uz grozu. Pirmais grozs arī liepājniekiem. Un rezultāts 2-3. Lauris Mīzes izpild pustālo metienu, metiens grozā nekrīt. Jakovičs cīnās pa bumbu, tom īsti neatceros, kad devās laukumā. Vēl Liepājas komandā šodien jāteic, kad arī tāda neierās varbūt situācija tikmēr tā teikt. Un līdz ar to arī vairāk jāpaļaus uz šīs dienas spēli savā laukumā. Ingus Jakovičs izpild metienu praktiski līdz ar uzbrukumu beigas pozīcijā. Šeit Renārs Magona notur Lauri. Izskatījās, ka varēja būt arī kāds pārkams. Ingus Jakovičs teica, paši pārsteidz, ka divi talismani šeit Liepājas Olimpiskā centrā. Ingus Jakovičs atspēlē Ārtim Matēm, garām gājiens, māju kustību, 2 punktīniekiem. 3 punktu mēģinājumu realizēja Brakets. Pēc tam vairāk pagaidām Jāgauva nav bijusi sekmīga uzbrukuma. Arī Liepājniekam īpaši nav sekmējies. Ļoti ātri pārēja no aizsardzības uzbrukumā. Piekritīsies Ingus Jakovičs spēlē daudz viens pats. Tiek līdz groza apakšā, Laurim Mīzim pārkāpums 2 punktu. Un tagad jau uzbrukums Jāgauniekiem. Neskatoties to, ka šobrīd televizorā jums ir iespēja redzēt, protams, ne sporta centrs, bet Olimpiskajā centrā. Jāteic, kā ir, cik man ir iespēja palasīt. Ingus Jakovičs pagaidām ir bijis vairākās epizodēs atzīmē savu labdarbību. Tikmēr izpild tāmetienu šo kautisku darbību Liepājnieku aizsardzībā, bet Liepāja bumbu ir nokontrolējusi Kristaps Mīklnieks. Izpild tāmetienu Ingusam Jakovičam. Ingus Jakovičs apstājās un Gatins tāmetienu izpild Andris Justvičs. Metiens grozā nekrīt. Ingus Jakovičs jau ir pārsteigts pāri centra līnijai. Tiek līdz groza apakšai vēl, ka komandā un arī viņa draugi tā saka, ņemot vairāk kāds sastāvs ir 6,5 minūtes. Piespēle ārā. Pat to uz dēļiem cīnās Andris Justovičs, izpildīts tālmetiens, metiens kā tikai grozs tīri. Ingus Jakovičs atkal ir pirmais, kurš ir izcīnījis šo bumbu savai komandai, steidz uzbrukumā, viņa metiens pirmais nav sekmīgs. Un Liepājas reportāžām pateikšu tikai vēl to, ka bija iespēja, ka Kambeks varētu pievienoties Liepājai, tas šķiet bija pirms 2 sezonām. Ieradās viņš Liepājas pārbaudas laiku, paaizvadīja pēdējo Jāgaunas komandas pēdējo epizožu varonim. Kambeks arī spēlē pats, bet viņi tā kā futbolā bloķē savu sedzēju. Neļaujiet, ziniet, kā bieži sanāk, ka grib šo bumbu izcīnīt no auta. Spēlētāji, bumba iet autā, tā piebloķē savu sedzēju. Šeit arī tieši tāpat nospēlē Jāgauva. Ārtis izpild tādīt vietu. Un pēdējās epizodēs tas ir bijis tiesnešu sastāvs ir Liepājā. Ingus Jakovičs. Atspēle. Toms Leiters groza apakšā, tomēr piespēle viņam nesekos. Ingus Jakovičs tiek garām savām sedzēm. Toms Leiters! Zemes ar ļoti lielu enerģiju darbojas Artūras treniņos. Varbūt spēlē nav vienmēr tāda iespēja. Tikmēr Ingus spēle turpināsies. Pagaidām Leiteram lāda darbība aizsardzībā. Ingus Jakovičs steidz uzbrukumā, iespēja Artūram Brīcim. Artūrs Brīcis. Beigām, līdz sērdaļas beigām, līdz puslaika beigām. Jakovičs tiek līdz groza apakšai. Metiens nav sekmīgs. Lausnieki ļoti daudz atlikušas bumbas Liepājas komandai krīt rokās reizēm. Varbūt īsti negribot, bet reizēm vienkārši būtiski šita bumba tiek izcīnīta. Ingus Jakovičs pilnīgi brīvs varēja izpildīt pustālā metienu 10 sekundes līdz uzbrukuma beigām. Vēl diezgan daudz laiko spēlēt. Artūrs Brīcis atspēlē tālāk jau Kristapam Miglniekam, tas tālāk Ingusam Jakovičam. Jakovičs izpild tālmetienu, kurš tik zēts. Arī cīņspars, kas pagaidām nepazūd. Toms Leiters ar bumbu atspēlē Jakovičam. Jakovičs izpild tālmetienu, kurš joprojām grozā nekrīt. Un ātri pārēja 2-1. Ingus Jakovičs viens pats aizsardzībā un nespēja. Kambeks šīs dienas spēlē guvis jau 16 punktus. Nesekmīgs uzbrukums Jāgavai. Klusēji. Un līdz ar to sanāca tā, kā sanāca. 3 punktu rīt Liepājas grozā. Arnolds Helmans nenotver šo piespēli. Lauris Mīzis viegli tries bumbu grozā no. Piespēles grozā apakšu un pilnīgi brīvi. Būs jānovēlšas, bet novēlš Jāgavas komandas soliņš. Ingus Jakovičs tiek garām savam sedzēm. Tagad vairs 3 sekundes vairs atlikt uzbrukumam. Tāpēc bija jāizpild tās metiens, kā to izdarīt tikko.